Katra sezona sākas ar izvēli un apskatīsim, ko šogad piedāvā Dekalb. Šķirne DK Expose ir gara auguma, spēcīgs hibrīds, kas var piemēroties dažādiem augšanas apstākļiem un sezonas beigās saimniekiem nodrošināt gaidīto augsto ražas līmeni. Gan izmēģinājumos Latvijā, gan Eiropā šķirne DK Expose uzrāda augstus ražas rezultātus. Un kādas īpašības palīdz to sasniegt? Expose ir šķirne, kurai ir īpašība efektīvi uzņemt slāpekli, respektīvi tā attīsta salīdzinoši spēcīgāku sakni, kas stresa apstākļos no augsnes var paņemt vairāk barības elementus. Un tālāk šie augi atkarībā no apstākļiem uzņemto slāpekli pēc iespējas efektīvāk izmanto ražas veidošanai. Rezultātā sezonās, kad slāpekļu uzņemšana ir ierobežota, šķirne Expose uzrāda labus rezultātus, augstas ražas ar augstu eļļas saturu sēklās. Rudenī Expose attīstās mēreni, siltākos rudeņos augi veido lielu biomasu bez izteiktās galvenā dzinuma stiepšanās garumā. Expose ir piemērota agrai līdz optimālai sējai atkarībā no izvēlētās augsnes apstrādes, sējas tehnoloģijas vai augsnes tipa. Ziemcietība šķirnei Expose ir izcila, veģetācijas atjaunošanās pavasarī vidēja vēla, stublāja pagarināšanās, ziedpumpuru veidošanās un ziedēšana ir ļoti nesteidzīga, vēlāka nekā lielākajai daļai citu šķirņu. Tas nodrošina to, ka pumpuri un ziedi no pavasara salnām tikpat kā necieš. Expose nogatavojas vidēja vēlu. Ražas stabilitāti palīdz nodrošināt RLM7 gens, kas sniedz dubultu noturību pret krustdziešu stublāja puvi, un noturība pret rācņu dzeltēšanas vīrusu. Kā arī izmēģinājumos ir pierādīts, ka šķirnei Expose ir laba noturība pret verticilāro vīti. Visām Dekalb šķirnēm ir praksē pārbaudīta ļoti laba noturība pret pākstiņa atvēršanos, kas palīdzēs ražai nonākt kombaina bunkuros, nevis palikt uz lauka. Expose būs piemērota tiem saimniekiem, kuriem ir svarīga izcila ziemcietība un laba raža. Izvēlies pārbaudīto un sēj ar pārliecību.